Lielajā piekdienā HK Liepāja tika pie savas bronzas medaļas. Šodien, pirmajā darba dienā, visa komanda ir Liepājas domē, lai saņemtu Liepājas mēra Ulda Seska rokas spiedienus, labu vēlējumus un ceļavārdus nākošajai sezonai. Es zinu, ka komanda ejot laukumā ļoti labi visu sezonu apzinājās, kas viņiem ir rakstīts uz krekliem, ka tur ir Liepājas vārds. Ko Liepājai nozīmēja hokeja komanda, kur pēc pārtraukuma ir izveidojusies kā, manuprāt, jauns un cits veidojums? Liepāja ir faktiski sportiska pilsēta, un daudzus gadus ir bijušas sportiskas tradīcijas dažādos sporta veidos, bet hokejs tikai 98. gadā varēja sākt veidot, gatavot jaunos sportistus, jo tika uzbūvēta ledus hala. Tā kā faktiski tā Liepājas hokeja vēsture tā nopietnās līnijās ir samērā īsa, un savulaik labus rezultātus, man liekas, ka 8 vai 9 reizes Liepājas Metalurga hokeja komandai ir bijuši Latvijas čempioni. Un mums bija svarīgi sakomplektēt komandu no liepājniekiem, tie, kas šeit ir auguši, mācījušies, nevis kaut kur meklēt no ārpuses kādus ārzemniekus. Un tas arī ir izdevies, ka paši liepājnieki ir faktiski spējuši izveidot vienu no stiprākām Latvijas komandām, kura parādīja zobus arī visām komandām reāli varēja cīnīties arī par pirmajām vietām. Labi, šodien fortūna pagriezās varbūt tā, ka vēl šajā gadā, bet nākušajā gadā uzstādīsim jau visaugstākos mērķus, un puiši ir gatavi cīņai. Un, man liekas, ka šobrīd arī šī trešā vieta, bronzas medaļas, tā jau nav bronzas, tie ir puišu sviedri, ieguldītais darbs, treneru prāts un, protams, arī visu liepājnieku fanu atbalsts. Es zinu, ka jūs arī pats esat skatījies spēles. Kas jums patīk hokejā kā sporta veidā? Hokejs dinamisks, ja mēs tā salīdzinām, ar futbolu, futbols drusku lēnāks, un hokejā tās iznākums var mainīties burtiski sekundēs no zaudējuma par uzvaru. Tā kā dinamika, vīrišķība, izveicība un, protams, mērķtiecība šajos jaunajos spēlētājos. Kā šī uzvara nāca skatoties no komandas, no iekšienes? Cik tas bija viegli, kas bija grūtākais, ko jūs gaidījāt, ko jūs sagaidījāt? Protams, grūta sērija un paveicās, var tā teikt. Bet, es domāju, ka tas ir sezonas nopelns un visas sezonas garumā bija arī krituma kāpumi, bet tā ir mūsu pozīcija laikam uz šito brīdi. Kas play-offos bija pats grūtākais? Noteikti, ka morāli, jo tāpēc, ka tas nav viegli nevienai komandai un tas ir daudz psiholoģiski. Tas nav tikai fiziski, bet arī psiholoģiski sev. Jā. Vai jūs esat apmierināti ar bronzas medaļu? Es domāju, ka visi gribēja vismaz iekļūt finālā un cīnīties par to augstāko medaļu, bet noteikti, ka jā. Es domāju, ka daudziem, man personīgi šī ir pirmā Latvijas virslīgas bronza, tāpēc man arī tas ir diezgan nozīmīgi. Un es domāju, bet par pārējiem komandas biedriem es domāju, ka jā, viennozīmīgi. Tas nav slikts rādītājs arī tā bronzas medaļa Latvijas čempionātā. Tu pats esi rezultatīvākais gan regulārajā čempionātā, gan izslēgšanas spēlēs. Kā tas tā ir sanācis? Tu uz to gāji apzināti? Smags darbs. Tas varbūt apstākļu sakritība, paveicās varbūt, nezinu. Bija labi partneri, ļoti labi bijām saspēlējušies. Uzskatu, ka paldies maniem maiņas biedriem, jo visas sezonas garumā nospēlēja kopā un tāpat arī Gipters rezultatīvi spēlēja, Diļevka, Daņīlovs. Paldies viņiem! Es domāju, tas nav maksimāls potenciāls šai komandai, jo neslēpšu ļoti daudz mēs un smagu darbu ieguldījuši, un potenciāls bija spēlēt arī pa augstākām vietām. Kas tev no play-off spēlēm visvairāk ir palicis atmiņā? Pirmām kārtām nevelti saka pieredzējušie treneri, ka regulārā čempionāta spēles nevar salīdzināt ar play-offā, kur uz pirmo plānu iziet katrā spēlētāja raksturs, motivācija, komandas raksturs, saliedētība. Un es neslēpšu, mūsu komandai tas arī bija manams, bet
Ne viss mums sanāca tā, kā gribētos, un tas ir likumsakarīgs rezultāts. Vai tu esi apmierināts ar visu sezonu, kas ir pagājusi, vai tu esi apmierināts ar komandu, kāda tā bija? Atzīmējot preskonferencēs, jā, pilnībā var apmierinātam būt, kad mēs izcīnām pirmo vietu. Tad nevar pilnībā būt apmierinātam, jā, priekš mūsu jaunās komandas. Tas ir viennozīmīgi svarīga sezona bija atjaunot komandu atkal Liepājā, radīt apstākļus spēlētājiem pilnveidoties un augt savā izaugsmē. Tāpēc nevelti arī šodien te jau izskanēja novēlējumi. Ir katram uz ko sniegties. Tu esi tas cilvēks, kam acīm redzot vislabāk būtu jāsaprot sporta dzīves konteksts Liepājā. Kā šobrīd izskatās HK Liepāja uz vispārējā fona? Es domāju, ka priekš pirmās sezonas HK Liepāja izskatās noteikti ļoti labi. Un es domāju, ka nākamais gads būs vēl labāks un tad jau aizies noteikti tāda ierastā lieta un daudzi nesapratīs, kad mēs varam kaut ko varbūt nebūt jau kā labākie, bet es domāju, ka tā lieta un ceļš pirmajā gadā ir ļoti svarīgi to laktiņu uzcelt tik augstu, lai viņi iepriekš nākamajos gados tā kā būtu mērķis noturēt un vēl noteikti arī celt uz augšu. Tāda laba ceļamaize un labs, jāsaka tā, motivācijas avots noteikti ir iegūts. Es domāju, ka to spēs novērtēt gan paši spēlētāji, kuri daudz no viņiem ir šeit pat dzimuši, auguši un daudz arī šeit ir skolojušies hokeja treniņos. Tā kā es ļoti lielas cerības lieku uz to un es domāju, ka tā arī būs. Un mēs nākamā gadā šeit tiksimies jau citā sakarā un ar citām medaļām.